rīt ir 5. dienas rīts. Nedaudz ar citu skatu no balkona. Jāiet brokastīs. Un tad jau jāskatās, ko darīt šodien. Ejam brokastīs. Jaunās saules brilles darbībā. Nu, par 15 eiro būs labs. Pa viesnīcu staigā draudziņi. Bīstam jūs trepēm. Baseina laiks pēc brokastīm. Tā mums te ir iekārtojies šobrīd. Peldam. Nu ko, brokastis spēstas jau kādu laiku apakaļ. Baseinā papeldēts, esam sataisījušies un dodamies ekskursijā uz Knosas pili. Tas turpat pie Heraklions, un tad jau redzēs, kas tur tālāk mums sanāks. Esam atbraukuši uz Knosas pili, meklējam ieeju. Cilvēku daudz. Knosas pils ir novērtētākais objekts šajā salā, cik es pamanīju. Dodamies iekšā uz kasi. Biļetes iepirktas 15 eiro gabalā. Dodamies izlūkot. Esam iekšā, pāvi atkal sagaida. Kā jau visās šajās valstīs viņi kaut kur ganās. Nu, ko, kārtējās drupas. Mēs esam drupu upuri. Jo šeit laikam nekas cits tāds nav. Kā tikai visādas drupas un arheoloģiski izrakumi. Tā tad šī pils ir slavena ar to, ka šeit mīt leģenda par Minoju un Minotauru. Un pilī esot bijušas inovatoriskas apgaismošanas tehnoloģijas un izbūvēti labirinti, lai Minojas ieslodzītu Minotauru. Respektīvi, Minojas izbūvējas labirints Minotaura ieslodzīšanai. Ieja uz troņa istabu, mums skatīsimies. Troņa istaba. Šis ir magnētiņu objekts. Liela daļa magnētiņu ir tieši ar šo objektu, 3 pilnās kolonnas.
Laikam virzamies uz izeju. Kaut kas būs redzēts. Bet labirintus to neredzējām. Izeja. Viss izstaigāts, vēl viens magnētiņš nopirkts. Ar 2 tā kā vajadzētu pietikt. Tagad jādodās tālāk. Vēl redzēs varbūt to muzeju Heraklionu, kuru iepriekš neapmeklējām. Varbūt arī esam atbraukuši uz Heraklionu. Ejam uz arheoloģijas muzeju, kurš ir tepatās ap stūri. Esam atpakaļ muzejā. Biļete 12 eiro. Iesmiekšu. Pirmā izstāde par pirmajām sabiedrībām. Visādi trauki. Prasmīgi pirmie grieķi bijuši. No mazajām sabiedrībām uz pilsētām vidējais bronzas laikmets. Populārs ornaments kā 2 bites medus pilīti novieto. Gandrīz 2000 gadu pirms Kristus rakstība un ekonomijas administrācija tika ieviesta. Parādījās 2 rakstības stili. Akmentiņos kaut kādi zīmējumi bijuši. Vēlais bronzas laikmets, privātā un publiskā dzīve. Krūkas, krūkas, visur krūkas. Atlēti un akrobātika. Vīnaja reliģija. Galva viņiem populāra. Šī interesanta paroka. Vēlais bronzas laikmets. Knosa atkal. Grieķu rakstības attīstība. Šajā telpā mēs bijām, redzējām Knosas pilī. Parādās metāls, bronza, ne tikai māls traukos. Būs ar šnukuru.
Skaidrs ir viens. Podus viņi taisīt mācēja. Te kaut kas savādāks. Te ir laikam par mirstošajiem, mirušajiem. Zārki vai kaut kas tāds. Sarkofāgi varbūt. Skulptūru sadaļa. Šie jau slavenie grieķu krušu tēli. Domātāji. Izgudrotāji. Visas skulptūras saliktas vienā telpā. Galā tie ir dievi Pluto un Persefēne ar savu mājdzīvnieku. Otrā stāva ekspozīcija. Nu viss uz izēju. Apstaigāts ir, kāda stunda pagāja varbūt. Esam atpakaļ no pilsētas Kņedas. Vēl ir laiks līdz vakariņām, vismaz 2,5 stundas. Nu, mazājies čučēt. Jāskatās. Jau šeit baseins vai jūra. Redzēs. Esam veiksmīgi papeldējuši. Kārtējā sešpaka ar ūdeni. Man liekas, ka jau 4. Sešpaka, cik dienās? 4. Nu jā, drīz jau vakariņu laiks. Dodamies vēlējās vakariņās. Jāatgriež aizlienētie trauki. Nedaudz uzkrājās vakar un šodien. Beidzot ir arī baklava. Un viss pārējais savās vietās. Brīvi augoši granātāboli tepat viesnīcas teritorijā. Bet, nu, protams, neizskatās tik skaisti kā veikalā. Mūsu viesnīcas šilta. Neliela apgaita pa teritoriju pēc vakariņām. Tūlīt jau būs jāiet pie miera. Ejam vēl pēdējā vakara apgaitā pirms miegiem un te Oriental Music. Laikam nav Oriental Music, bet ir kaut kāds deju vakars. Tā kā tā apiesim līkumiņu un iesim pie miera. Allah, Allah, ya baba, islam alīki, ya baba. Allah, Allah, ya baba. Uztrāpījām uz deju vakars.
Laikam noslēdzošais priekšnesums. Labi, ka iznācām ārā. Teju priekšnesums. Pāris kokteilīši. Tā, nu viss. 5. diena noslēgusies. Laiks piemiera.